Tā, gribēju nodemonstrēt tādu mini drošības sistēmu, ko tas sataisīja. Principā, ja kurš mājā var tādu sataisīt, ja kāds paņem jūsu atslēgas, ar kurām viņš redzēja, ka jūs mašīnu iedarbinājāt, tagad viņš viņas paņems, un viņam nekas nesanāks, ja viņš nezinās to triku. Tātad to var izdarīt gan ar atslēgu ar pulti, un to pašu parādīšu gadījumā, kā tas izskatās atslēga bez pults. Tātad šito te atslēgu var atslēgt durvis, un var arī ieslēgt, pagriezt aizdedzi. Tā aizdedzi ir ieslēgta, un redzam, ka tur mirgo zaļā lampiņa, tā ir imobilizera lampiņa. Tas nozīmē, ka automašīna nav atpazinusi atslēgu, un tad, kad mēs mēģināsim iedarbināt, lampiņa turpinās mirgot. Tātad lampiņa mirgo, iedarbināt nevar. Tā, ko mēs tagad daram? Kur tas noslēpums slēpjas? Jā, tātad es esmu vienkārši izņēmis imobilizeru čipu no šīs atslēgas ārā. Un es ielicu viņu šeit, šajā te daļā apakšā. Lai iedarbinātu dzinēju, mums vienkārši jāpieliek šis te brelks šādā te veidā. Ieliekam viņu tagad aizdedzē, pagriežam, un reko zaļā lampiņa nodziest. Dzinēju var iedarbināt, un brelokam visu laiku nav jāatrodās, tur tagad viņš var mierīgi karāties. Tātad, kas notiek, ja kurš, kas paņem šos atslēgu, mēģinās iedarbināt dzinēju šādā te veidā, bet automašīna atslēgu neatpazīs.